Šodien raidījumā pietēsim Latgolis vītvordus. Pēc 1934. Gada Ulmana apvārsuma latvīšu valoda tika standartizēta. Dokumentos, školos, oficiālā sarakstī un citur latgalisko izlūksne tika aizstota ar latvīšu valodas baltisko formu. Arī vītvordu nosaukumi tika baltiskoti. Padomju laikos turpinājās Latgolis vītvordu krūpļošana, itūrais porkrīvojūt. Pietēsim, kāda situācija ir šobrīd, uzklausāsim ekspertu viedokļus, uzrunosim cilvēkus, kas cīnās pret vēsturisku netaisnību, noskaidrosim, kāds varētu būt risinājums itai problēmai. Raužu somu jaunu vīnu, kai zaļu rūtē. Latgolā daudzi vītvordi ir zaudējuši savu sākotnējo nosaukumu. Dēļ ko tā ir, kas jūs ir izmainījis, kādi ir palikuši, brauksim apsavērt, runāsim ar cilvēkiem, raudzēsim rast risinājumus. Visapirms dosimies uz Riezikni, Gostūs Pjandis. Vai varētu minēt piemērus, kad latgaļisks nosaukums tiek portaisāts? Pats paši pirms sākuma jau bija 1924. gads, ja mēs paskatāmies Saeimas stenogrammas, ka notika milzīgas cīņas, var sacēt, starp Latgaļas puses deputātiem un pārējiem deputātiem par to, kā mēs veidojam šos te vītvordus Latvijas jaunajā republikā. Ja, principā, Latgaļas vītvords ir tādā pabārna lūmā bijis visu mūžu. Par to, ka mēs esam bijuši dažādam varam, i katrs jū ir, kā saka, pūļi ir pūļiskoši nosaukums, krīvi ir varbūt mēģinoši slāviskoji tos nosaukumus, i tad, principā, var sacēt, ka līdz 24. gadam tos poras gadus beidzot mēs bija šī te latgaļiskī nosaukumi, i tad atkal socās šeit nosaukuma pīliedzinošana porēja Latvijas teritorijā, tad nosaukuma latviskošana, ka tika izstrādātas šos te arī vītvordu pareizrakstība, kā pareizrakstēt, ka kuciņas piekšņi kļuva pēc Enzelīna par kucēniem, un īvulāni kļuva par ievulēniem, livzinīki kļuva par lūziniekiem, i tādā veidā latgalīšu vordi tika latviskoti, citu reizi pilnīgi mainot jūsu nozīmi. Bet nospilgts piemērs ir, piemēram, cims ūdeņi, kas nevienam natraucē par to, ka ļoti labi skaņu ūdeņi. Kaut gan tas vords ir ūts, tātad viņiem vajadzēja būt odiņiem. Par to varbūt nebija, kas domāja vai neaizdomājās. Ko tas vords ir cielījis, kāda ir šī te vorda sakņa, kā jū pareizi latviskot. Latvisko vienkoši, lai skaisti skaņ, dricāņi palika par dricēniem, makašāni par makašēniem, škilbaņi par šķilbēniem. I tādā veidā, tad visi latgaļas vītvordi principā zaudēja savu, var sacēt, zaudēja tīši juridisku vordu, kā tas būtu pareizi, bet tautā jau savu vērtību nezaudēja. Tāpat brauca uz driceņiem, tāpat uz škilbaņiem, viņš jau nescēja, ka mēs brauksim uz šķilbēniem. Latgalīšu vītvordu porsaukšana, latviskošana ir sokusies pasakūtīs izcilajam profesoram valodniekam Enzelinam. Vai tīšām jūsuprāt izcik švakai gribē, kā jam izgo? Es domāju, ka es gribētu tiešām standartizēt šos te Latvijas vītvordus. Var jau būt, ka jam nebija pieteikuši kompetentu paļēgu no Latgaļas puses, kas varbūt jam palīdzētu saprast, ka Latgaļas vītvordi ir veidoti savaižoji, ka Latgaļas vītvordim ir cita nozīme, ka jūs atveidoja pēc šīm te standartiem, kādi tika pieņemti. Ja? Grūts jau pascēt, kas ir bijis par to pamatu. Es domāju, ka es nav varbūt bijis stipras Latgaļas nīdījis, bet jis varbūt ir tiešām cilvēks, kas centēs, bet sagotai, kā sago. Tepat ir Franča Trasuna īla, ja Frančs Trasuns bija tas, kas cīņās par tiem Latgaļas vītvordiem. Ja tepat mēs ap Stīvri apējumam, ko mēs redzam pa šodien dīnā, ir Rēznas iela. Kas tas par brēnumu vispār ir tāds? Tas ir
Savulaik Rāznas ezers tika pārdēvēts par Rēznas ezeru. Rāznas ezers sen jau ir atguvusi savu nosaukumu Rāzna, ka tas ir bijis viesturiski, bet īla, kā ir redzam, pa šodien dīnai ir Rāznas iela. Un tī toļok ir Franča Trasuna iela. Tie zaļo moja ir Franča Trasuna Nabaks iela. laikam kopā apsakarīs otru reizi tagad. Es domāju, ka jām tas nepateik, ka es tīši no savas ielas redz to nosaukumu. Tas ir pilnīgs krūpļojums, jāatzīst. Pilnīgs krūpļojums. Nu, te ir vēl viens padomju laika piemērs, ka bija izveidota Griškānu cīma padome, kas gadu gaitā ir palikuši pa pogostu, ja nosaukums ir Griškānu pogosts. Katru reizi, kad es braucu pie taņtis, es lūdzu no Rieziknis, es braucu, man reāli dusmas par itu. Varētu par Griškēniem nosaukt uzpor, kas tas neskaits? Griška, Vaņka, Vstaņka. Bet eistais nosaukums ir Greiškāni. Greiškāni. Toļoik ir apdzīvota vīta Greiškāni, kur arī ir apstiprināts, ka ir Greiškāni, bet pogosts ir Griškānu pogosts. Tagad mēs atbraucam Greiškānos, ka redzam, vismaz cīmam pašvaldība tomēr ir apstiprinājusi viesturisku nosaukumu. Ir tomēr Greiškāni, nevis Griškāni. Itās jūtos kā cilvēks. Kā latgalīts. Kā latgalī vajadzētu un bez nekādiem izgrīšanas, jo tas Griškāni man likos pavisam garam. Tā mēs dzīvojam, ka vismaz kaut kam mēs esam tomēr atgrīzuši viesturisku nosaukumu Greiškāni. Vismaz cīma īdzīvoja to, bet adresījumi ir ļoti interesanti. Īdzīvoja Griškānu pogosta Greiškānus. Tā ir tie latgaļas situācija. Es tagad izdomājos, brauc cilvēks, kurīs neko nezina par to mūsu mistisku personības dalīšanos īvada tomtomā Griškāni vai Greiškoni, a jām roda, ka tas vītas nav. Vai tas nesaitai? Tas saitai, par to, ka arī ļoti bieži arī tī, kas ceļoja, brauci nesaprūt, par ko upis nosaukumiem kartī roda, piemēram, Leiksna, bet pībraucot pie upis ir uzraksts Līksna. Latgalī ir 75% no visas Latvijas cīmiem. Un te ir latgaļas īpatība. Te ir specifika. Timā pat laikā te specifika ir tāda, ka principā dūmis deputāti ir tī, kas arī nenolikvidēja tos cīmus. Arī par to mēs ir jāizdomājās, ko mēs daram. Varakļānim bija ļoti labs piemērs, ka viņi mēģināja salikt kopā cīma nosaukumu ar Vinsātus nosaukumu. Bet viņiem nepieņēma pretēmā, ka zemes gromata, ka tī īpašumi, kas jau ir reģistrēti, ka viņiem automātiski nevarot nomaiņāt nosaukumus. Piemēram, viņiem ir robežvēpu odumiņi. Robežvēpi, kā cīms, odumiņi, kā sātas nosaukums. Salīkot kopā, tas vēl labāk pasvētrē, no kuras vītas to esi. Jo par itu adresāciju, par to, ka Latgaļas teritorija atsašķirās no Porijos Latvijas teritorijas, bieži lauza galvas, ko ar to Latgaļi darāt. Cīmi ir jāsaglabāja, viennozīmīgi. Tas ir kultūrviesturiskais mantojums mūsu. Tas ir nemateriālais kultūrviesturiskais mantojums. Cīmi ir orientieris Latgalī. Ja mēs cīmus nolikvidēsim, Latgaļa paliks bez geografiskos pīsaistes, bez orientieriem. Mēs vispār nesaprasim, kā te orientētīs. Te ir mūsu specifika. Principā, ja mēs gribam visu sajaukt, tad mēs no sākuma padomājam par sekam, par to, kā vienlaik meklēs tos vītas, dzimtos, tī, kas ir emigrieši, piemēram, latgalīši, kā meklēs tos dzimtas sakņus, par to, ka tas jau ir pīzarodījies, ka dzimtas sakņus mēs sākam vaicot bīži viņi, ka jau esam godūs, ka mēs sāk interesēt, no kurienes mēs esam cēlušies. Ja mēs tos cīmus nolikvidēsim, vai mēs jūs esam saukuši visus veidos, mēs principā, nav Latgalī itis jautājums sakortots. Nav, diemžēl. Vietējot latgalīšu vītvordu problēmu, braukājam pa dažādākam vītam, atbraucam pie tevis, un itē problēma ir atrisinota. Noc parodiešu tu vītu, kur te līdzība ir palikusi. Agrāk bija padomju saimniecība, pēc tam paju sabiedrība. Tagad cerams vienkārši postskriptums Čilbēne 58. gads. Simbols tāds, ka akmeņi īkolts visa Latgaļas problēma. Kā tev rodīs? Tas to laika līdzība, tad 58. gads padomju laikos
Visi nosaukumi bija tādi, bet es domāju, ka runā. Vienmēr ir palicis tas šķilbāne. Vītēji sarunu valodā runo eisto vārdu. Es to domāju, jā, tāds eistīs vītējis cilvēks vienmēr ir lītaus šķilbāne. Kaut gan akmenī īkalts posam. Labs piemērs latgalīšu problēmas, kuras veida sociās pirmos Saeimas laikā, turpinājās pēc Turmana apvārsuma un padomju godus. Un šobrīd ir jāsāk risināt, lai jūs paliek tā akmenī, bet tī nebīs vairs šķilbēni, tī bijis šķilbaņi. Pagojušo gadsimta 20. gados, laikā, kad tika apsprīsta un pieņemta valsts satversme, Latvijas politiskos elitis vidā valdīja uzskats. Latgalīšu izlūksnis kulturālos sekas Latvijai nāsūt vēlamas. Vai mūsu dīnos aizspriedumi ir pazuduši un uzskati ir mainījušies? Savus skatījums par to ir latgaļas kultūrviesturis pietnīkam Ivaram Loginam. 1917. gadā Latgalīšu kongresa lēmumi, mūsu deklarācija, manuprāt, ir nodūta. Tu pierādīja pirmos Saeimas laikā abjau divu izcilūs latgalīšu darbinīku Franča Kempa un Franča Trasuna izmisēgo cēņa pret Viedzarnavam, lai saglabotu latgalīšu eistunūs vītu nosaukumus. Tomēr tas viss tika apgosts un ignorēts. Kā varētu komentēt to? Tī situācija ne tikai attīcās iz vītvordīm. Viesturiski latgalīm bija savas pavordes, kas veidojas no cīmu nosaukumu. Mēs, piemēram, redzam Loginu cīms, man ir pavorde Logins, respektīvi, no Loginu cīma arī mana pavorde cēlusīs. Bet 34. gadā pieņēma lēmumu, ka latgalisko sakne varēja palikt pavordei, bet izskaņā jau bija nevis nīks, bet nieks. Tas arī socās vēl agrāk, jau 24. gadā Saeima lēma par to, ka tos galotnis ir jāmaina. Jā, vēl situācija, ko es esmu viesturiski pieteicis, teiksim, pogasta zeimūgi vacī, da 24. gadā bija latgaļu valodā, a 25. gadā jau bija literārā valodā, respektīvi, ko tā saka, pareizajā valodā. Pirmos Latvijas brevos laikā pieļautos klaides pēc tam padomju gados un arī 90. līdz pēc šai dīnai ir latgalīšu vītvordu problēma aizlaista. Ko mēs varam darāt, lai tagad tu vārstu par labu? Kaut kas tikai tomēr darīts mūsu 90. gados. Iz kartiem ir vītom šī vītvordi arī latgaļu valodā. Bet vītom atkal ir tī situācija, ceļšķi raksturīgi zīme Latgalā, piemēram, Biežpoļas pusē ir keibenieki, javenieki, dundenieki, nevis dundenīki, keibenīki. Kad mēs braucam pa Latgalu, pamīšus ir, teiksim, kods latgaliskīs, i pēc tam uzreiz nokušīs vītvords, kaut kur parodās ceļa nurodē literārā valodā. I tad tu īsāk to lītu vajadzītu davest da gola. Ka visi vītvordi Latgalas teritorijā būtu latgaļu valodā. Pat arī pilsētu nosaukumi, bet juridiski korekti ievērojot, pieņemsim, balvi, bolvi. Respektīvi, respektējot tu situāciju, ka pilsētu nosaukumi, teiksim, prevalēja tas literāros valodas variants, i apakšā var korekti uzlikt nosaukumi bolvi, i tas arī būs arī tas pienesums ne tik vien dēļ valodas, bet arī jebkur pasaulē, ka braucam todos reģionos, tas arī turists arī turisma piesaistēties nostrodē. Principā, labs piemērs varētu būt vēl savai Skotijai Anglijai, kur jau ir paralēli nosaukumi. Un jāņem vērā arī tas, ka tos nav divas dažādas valodas. Tos ir vienkārši divas paralēlas izlūksnis, lai kaut kādam varbūt nazarunās, ka mēs te kaut kādus separatistiskus gojiņus taisam, kas pilnīgi nav tā. To ir, ja pieņemsim, tu mūs pašos balvos būs nosaukums balvi, i apakšā būs balvi, ko saka, Latvijas valsts nesabruks. Esam atbraukuši iz Zeļčim.
Vai Zeļčos dzēvoja cilvēki? Dzēvoja. Turētīsim gastos i prasāsim par vītvārdim i uz problēmu. Halo! Čau! Vasals, čau. Eikšā. Nu ko, pēdējo ģimene cīmā? Noi. Jūks pie jūka, bet tas ir diezgan skumīgi. Kāda ir sajūta? Pēdējiem. Mēs to neuzskatām. Mēs uzskatām, ka mēs atkal esam pirmī cīma, atkal no jauna atdzīvinojam cīmu. Cik svarīgi ir saglabāt itos vītas oriģinālu eisto nosaukumu? Ko jebkuras vītas? Jāsaglabā. Jā, jo, ja tu maini nosaukumu, mainos visa viesture pilnīgi. Ja tu meklēji tādu vītu, tādas vairs nav. Ir cita vīta pazarodējusi. Kāda ir tava attieksme par to, ka daudzas vītas tomēr ir izkrūpļotas? Nosaukumi, sākot jau no pirmos Latvijas brīvās laika, tika portaisāti, uztaisāti literāri pareizi. Nu, lai vieglāk pierakstīt droši vien, lai vīnodok. Man jau līkos, ka labāk ir, ka palīk to, ko jūs sauc vītēji. To, ko ir pareizi jau sen bijis, vai cīmam ir 100 gadi, vai 200, vai izpausam vecs cīms, ka tas pat nosaukums paliek visu laiku. Zinu, ka Zeļču cīmā agrāk bija vasaras 30 saimniecības. Ļoti liels cīms. Tagad tikai viena. Kāda ir sajūta? Ka mēs esam to lielo cīma viestures mantinīki. I mēs jau nāšam nemaz tik vīni. Man pašai ir liela saime. Man ir 5 dāli. Ja mēs pīpuldam gandrīz pusi no cīma ar smīklīm, ar dzīsmiem. Sajūta ir tāda, ka ir jāuzzina pēc iespējas vairāk par to cīmu, ko katru moju saucies, ka īd ar mammu vai ar Kristāvu īdam caur Zeļčiem. Katrai mojajīm ir atmiņas par katru moju, kad izpieļauš garmoškas vakarūs, ka varēs deitēni dzirdēt. Ka tītu mojā, kur bija uzgaršīgākie obuli, ka līkos tādi mozī stosti, ka tī visi veidoja cīma viesturi, ka tas viss josavots i jotaisa te Zeļčus tāds ko muzejs. Tāds ko dzēvīs muzejs, kur tu vari uzzināt ne tikai tādus kultūru, ne tikai tādus viestures faktus, kurā godie beidzos, sokos, aizgoja, nūbruka, sabruka, saprecījos, bet tīši tādus dzēves stostus. Tādus mazus nīkus, kas veidoja visu dzēvi cīma. Šobrīd mēs esam Zeļčos. Nav bais, ka jau to vītu var porsaukt, portaisāt pa pareizam un saukt par zalkšim. Nu, par zalkšim, nā, jo arī sauc par zelči, izņemot ļļa. Latvieši jau sauc par zelči, kas nozīmē vusporcetu vārdu. Ko tas nozīmē? Es nezinu. Tas ir to pat, ko būs kaut kas cits, ko porveidoja no latgaļu valodas par kaut ko, kas nenozīmē vairs neko. Un tas nav īpaši labi? Nu, tas ir vārds ar lielu burtu. Nu, mēs jau šur tur pabējam un sapratam, ka tie sajūta ir tāda, ka vārdus vienkārši izkrūpļoja. Izkrūpļoja, tāpat, ko obeļova. Tad mēs uzsijūtam, ka tas no vārda obeļe. I tī ir ābelenes pilskolns. Nu, te vēl ir saprūtams. I te vienkārši iztulkoja te to pīklojīgi. Bet citi kaut kādi... Citi ir to, kas mīklīgi. Kā ir pareizi? Upīte, upēte vai upēte? Nezinu, pie mums ir upīte. A tev nav sopīgi, kad tu dzirdi, ka škilbanus sauc par šķilbēniem? Sopīgi nav, bet jūcīga. Nu, mēs, rekur, apsevēram visādākas vītas Latgalī. Porsauktas līdz napazēšanai. Saļņeva palikusi par Salnevu. Korsauka par Kārsavu. Bet Malinova nav porsaukta latviskā vārdā par avenojumu. Pacilujauka nav porsaukta par skūpstītavu. Skatētojiem varbūt Upētis tautas nams daļai ir pazīstams, daļai nav, bet tā notiek tevis organizētais lielākais, nazabējus tieši uzsacēt, meiļākais, vecākais 100 punktu latgalīšu meili saiļu i muzikas festivāls. Nu, tādā veidā tu kūp latgalīšu valodu. Ko vēl var darāt izņemot festivālā? Izņemot festivālā?
vienkārši runāt latgalīšu valodā uz viņiem. Tas ir pats svarīgākais. Man rodīs tāda parodība, kas notika Latvijas Republikas pirmos Saeimas laikā. Ir dziļa nacīņa pret latgalīšiem. Tādu otru vēl ir grūti atrast, kādā veidā tika izkrūpļota valoda, atņemti vītam jūs nosaukumi. Un tas viss mani dara pašu pozitīvāku cilvēku pasaulī, tādu riktīgi dusmīgu. Kādas tev emocijas par to lītu? Īstenībā to ir, ka, ja padomāju, es tev nāšu iestunīgs, nezinu, vai pirmo, otro Saeimā, vai uzsās kopā. Uzsās, cik jūs te ir bļauši, tu sadarījuši. Bet, ko tu pastāti? Krīviski ir abidnā. Ko ir latgaliski? Sopīgi. Jā, ir sopīgi. Ir sopīgi to, ka tev tādinam jau neviens īstenībā to neaizlīdz neko, ko tu gribi pīregistrēt uzvordu, vordu vai dvora vordu vai ko tu gribi to raksti, bet pirmsam tūs pašos pēdējos padomu laikos es pats zinu, ka skolā sacīja runā pareizi. Mēs bērni runājam savā starpā latgaliski, pasaka runā pareizi. Ko tas ir runā pareizi? Es tā runāju pareizi, ar mamma tā ar mani to runāju. Dekam tas ir nepareizi. Vienkārši jau da to mēs uzsiešam, Porlīcinoti. Jā, porlīcinoti. Zem cilvēki. Jā, ka mēs nāšam tīsīgi lemt par saviem pat vārdiem vai uzvārdiem. Ir to, ka neviens jau neaizlīdz. Vienkārši ir jāatbilst latviešu kaut kādam pareizrakstībām. Tos tavs, Antons, ir cīši daudz cēnījis par to, lai škilbaņi paliktu par škilbaņiem, nevis par šķilbēniem. Tagad jau aizgojas aizsaulī, bet tu esi principā jau darbu turpinot. Jā, seitu, tā ir namu škilbanu pagastu, dekam mūsu pagastā ir cīme oficiāli latgalīšu valodā pierakstāti, tāpēc, ka tā tu izdarīja. Es goja jau 90. gados pie deputātiem ar iznākumu un izcīnīja, pierodīja, ka cīmīm ir jodūti vecī nosaukumi, kas bija. Pie mums nav, agro bija Rekava, tā ne Rekava, bija škilbēne, tā škilbēne, bija Stabļava, pierakstās tā Stabļava, ko agro Tubļava. Principā viens cilvēks to ir izcīnījis. Es goja, pierodīja deputātiem, vigli jau nagoja, nebija to, ka aizgo uzrakstīja, nokšē sēdējusi nulēmā. Tī manīkos bija gandrīz gada darbs, kamēr saprata, ka tas vajadzīgs. Andri, kā mēs varētu atgūt mūsim pīzanokūšos viesturisku taisnību un kādā veidā mūsim pīprasāt to, lai tos nosaukumus atjaunoja tādus, kādiem jiem ir jābūt? Es esmu runājis ar tādu novada vadību. Īsacīja, ka ir to, ka ja ir iniciatīva no cilvēkiem, tur es novads jau pretī neīs. Viss ir jābūt, jo to novads lemj. Novads lemj, turreiz nem, ja novads ir nulēms, turreiz nīc jau pretī neītam. Mums ir jābūt kopējām viedokļiem, protams, un šis būtu jautājums, kas būtu jārisina Latgales panākšanas reģionam, ja, un, protams, arī jūs varat nokļūt šo institīvu, un tad mēs debatē, un iespējams, ka izpēja robežas pieņemt normatīvu aktu, kas noteiktu, ja, vai kaut vai tu, ka ja noteikti kādu reformu un maina, ja, un tas ar mozogam sopjām tu samaina, ja tomā brīdī šobrīd arī esas diskusijas noteikti par 16 apriņķiem, ja, vai aplūkiem, vai aizgaldam, groši komentēt. Ja, bet timā brīdī, ja mēs pie tīm apriņķiem aizīsam, tad jau notiks arī šo zemes gromatu maiņā. Un tad notiks arī tad arī timā brīdī tas būtu jodara. Šobrīd jau vairs nevar saprast, kur ir Latgaļas robežas. Par to, ka, var sacēt, ka Latgaļas daļēšana, pordaļēšana ir sokusies, var sacēt, ar 1941. gadu, kad tika atņemti Daugavpiļas apriņķiem pirmie 4 pogasti pīvīnoti Jēkapilī. Tad toļāk jau bija šīs reformas, ka Sēlijas pusi jau 47. gadā jau Kaplavu pīvīnoja Kroslavus jaunizveidotajiem apriņķim. Ir tādā toļā tad Varakļānu rajona sadaļēšana, ka Varakļāni tika pīvīdoti Madūnai. Bet šobrīd tā ir, es domāju, ka līdzība jau tas ir, piemēram, par tiem pašiem Varakļoņiem runājot. Ja Varakļānu pašvaldībai, kas ir vidzemī,
pēc teritoriālo īdaļējuma. Pa šodien dīnai pašvaldības avīze saucēs Varakļonīts. Tas nozīmē, ka viņiem ir šī latgaļisko pīderība. Par ko mums patīk jaukt etnografiskos rūbežus. Mēs jau ar tevi aizkadrā nedaudz parunām, ka principā pormest kaut ko rēdzinīkiem nebūtu pareizi ir savaidoki, nekā mēs. Varbūt pašiem latgaļiešiem būtu jāsasaņem un jātiek skaidrībā ar sevi un jāprasa par to, ka tiešām nekas vairāk neaizliegts. Jāprasa tas, kas mums sen pīzinokās. To arī ir, ar to pašu, tātās, piemēram, Antona. Es negaidīju, ka kaut kas ministrijās pasties Škilbanu pagastam, lai Škilbanu cīmu nosauc par Škilbanu. Un es goju darīju. Pašiem jodara, jāprasa. Prasiesies aiz. Tas pats par uzņumu. Pasaukumu nataisies, pasaukums jau nesazataisies. Pareizi? Pareizi. Politiķi arvien bīžāk sāk runāt par reģionālo reformu. Pašvaldības sadalūt 16 apriņķos. Itas ir tas breids, kad Latgola varētu atgūt savus viesturiskos vītvordu nosaukumus. Dēļ to napīcīšama aktīva sabiedrības izasaistiešanos. Vītēju pašvaldību politiķi ne tikai vordos, bet arī darbos varētu pīrodēt, ka jiem tīšām rūp Latgolas kultūrviesturis vērtību saglobošana. Valsts vienotība un spēks var būt arī dažādībā. Dēļ to Latgolas vītvordu viesturiskos formu atjaunošana un saglobošana ir nozīmīgs Latvijas identitātes vaicojums.